Kultūra patiešām sākas no mazmaiņas, un Siguldas Rāņa parkā šim teicienam ir tieša nozīme, jo publiski pieejamās labierīcības tur diemžēl nereizi vien kļuvušas par vandālisma upuri. Izskatījās ļoti slikti, es pat negribu teikt, bildes man ir, bet es negribu rādīt. Bija tik, teiksim tā, neķītri viss sadarīts toaletē, ka godīgi teikšu. Mēs esam pat pieņēmuši darbinieku, kurš ikdienā veic vairākas reizes šīs toaletes uzkopšanu, bet diemžēl ir daļa sabiedrības, kura šo toaletu padara par sliktu, apzīmētu, nērtu mūsu iedzīvotājiem. Līdz ar to, teiksim, mēs regulāri veicam arī šīs nekārtības sakopšanas, ko varam sadarīt lietas labā, bet, diemžēl, ir vairāk veidi bijuši tādi vandālismi, ka mums bija jātaisa cietā toaleta. Jo gan bērniem, gan iedzīvotājiem viņi nebija pieejami. Turklāt radītie bojājumi Siguldas novada pašvaldībai izmaksāja papildu līdzekļus, un kopējās remontdarba izmaksas veido teju 3000 eiro. Kas nav maz, tā ir tomēr pašvaldības nauda un arī iedzīvotāja nodokļu maksātāja nauda. Un, protams, ko gribu teikt, gan mēs, gan sabiedrība, lai ziņo par šādiem gadījumiem, gribās kopīgu smuku ainu šai toaletē gan parkā, jo visiem būtu patīkami atrasties smukā vidē. Šobrīd gan parkā ir uzstādīta videokamera, taču tā fiksē vien notiekošo ārpusē, līdz ar to nav iespējams redzēt, kas notiek pašās labierīcībās. Un tieši tur situācija mēdz būt visproblemātiskākā. Arī mūsu apmeklējuma laikā redzams, ka kāds atkal ir pastrādājis. Tas jau sabiedrības kopējais stāsts, jo gan vecāki, gan arī cits paudzes cilvēki. Jārunā ar bērniem. Es negribu teikt, ka to dara bērni, bet kāds to dara, diemžēl. Ja? Tā kā, ja mēs kopīgi visi pievērsīsim tam uzmanību, ziņosim viens otram, tad arī būs šajā parkā patīkami visiem atrasties. Un ne tikai Siguldas iedzīvotājiem, bet arī tie, kas atbrauc uz Siguldu. Tāpēc, ja arī tu pamani, ka ir noticis vai notiek vandālisms, nepaliec vienaldzīgs un ziņo Siguldas novada pašvaldības policijai.